Mātes diena. Sveiki visiem, kas mūs klausās! Šodien ir 9. maijs, un rīt Latvijā būs Mātes diena. Paldies, ka šodien esat kopā ar mums! Un ar jums, kā vienmēr, Sofija Un Andris, kurš šodien atnāca ar svarīgu plānu. Neaizmirst rīt laikus apsveikt mammu. Tas jau ir labi. Parasti tu par puķēm atceries tad, kad veikalā palikuši tikai kaktusi. Starp citu, kaktus arī nav slikta dāvana. Vienkāršs, izturīgs un savā veidā skaists. Jā, galvenais – dāvināt no sirds. Bet kā tu apsveiksi savu mammu? Man ir tradīcija. Es vienmēr zvanu mammai no rīta. Uzreiz no rīta? Jā, cenšos runāt možāk, pat ja pati vēl esmu miegaina. Viņa uzreiz jautā, kā tev iet? Klasisks mammas jautājums. Jā, un tajā brīdī es atkal jūtos kā bērns, par kuru rūpējas. Un vēl es braukšu pie viņas ciemos ar dāvanu, kūku un puķēm. O, tas ir labs plāns. Kūka vienmēr palīdz. Īpaši mātes dienā. Jā, man ir līdzīgi. Tu zvani mammai, lai pateiktu priecīgu mātes dienu. Bet ar mammu saruna tik ātri nebeidzas. Tieši tā. Beigās jūs runājat par visu. Vai esi paēdis, kā iet darbā, vai neesi noguris? Jo mammai tas viss ir svarīgi. Jā, viņai ir svarīgi zināt, ka ar tevi viss ir kārtībā. Mātes diena ir vieni no siltākajiem svētkiem. Bez lielas steigas. Vienkārši labs iemesls pateikt paldies. Un atcerēties, cik daudz mamma ir darījusi un dara vēl tagad. Dažreiz es domāju, kā viņa visu paspēja. Darbs, mājas, rūpes un vēl es. Pats aktīvākais punkts sarakstā. Piekrītu. Es biju ļoti aktīvs bērns. Man vienmēr gribējās kaut ko darīt un visu izmēģināt pašam. Reiz bērnībā es nolēmu pats izmazgāt savu mīļāko džemperi. Tas jau izklausās ļoti pieauguši. Jā, man arī tā likās. Līdz brīdim, kad ieraudzīju džemperi. Pēc mazgāšanas tas sarāvās tik ļoti, ka derēja tikai manam rotaļlācim. Ak, nē. Es toreiz ļoti noskumu. Bet mamma mani apskāva un teica, nekas. Arī tas ir rezultāts. Ne tāds, kādu tu gaidīji, bet tomēr noderīgs. Tas gan ir ļoti mammas stilā. Jā, tagad viņa ar smaidu atceras to džemperi. Bet toreiz viņa mani nerāja. Viņa vienkārši apskāva un mierināja. Vai ir kāds bērnības brīdis ar mammu, ko šodien īpaši atceries? Jā, es atceros, ka skolā mums bija mātes dienas pasākums. Man vajadzēja skaitīt dzejoli. Ļoti nopietni. Es uzkāpu uz skatuves un visu aizmirsu. Ak, nē. Es stāvu un klusēju.
Zālē ir pilnīgs klusums. Un tad mamma no pirmās rindas klusi pasaka pirmo rindiņu. Es turpinu, tad atkal aizmirstu, un viņa atkal palīdz. Komandas darbs. Jā, beigās tas bija mūsu kopīgais priekšnesums. Aplaudēja mums abiem. Nu, mamma izglāba situāciju. Pilnīgi noteikti. Ļoti mīļi. Bet es reiz piedalījos zīmējumu konkursā. Iepriekšējā vakarā mamma jautāja, vai paņēmi darbu līdzi. Un tu? Es teicu, jā, viss ir kārtībā. Bet no rīta steigā tomēr aizmirsu. Mamma pati atnesa zīmējumu uz skolu. Nu jā, mammas dažreiz pārbauda ne bez iemesla. Tieši tā. Toreiz es ļoti priecājos, ka viņa atnesa zīmējumu. Bet tagad es to atceros ar vēl lielāku siltumu. Vai tu jau zini, kā rīt apsveiksi savu mammu? Protams. Es piezvanīšu no rīta, teikšu priecīgu mātes dienu, un pēc tam braukšu ciemos ar puķēm. Labs plāns. Jā. Un vēl es domāju pasūtīt mammai kaut ko garšīgu vakariņām, lai viņai pašai nav jāgatavo. Ļoti laba doma. Man liekas, ka dažreiz labākā dāvana nav lieta, bet laiks. Pasēdēt blakus. Paklausīties. Nesteigties. Kopā paēst un vienkārši pabūt kopā. Arī tā ir mīlestības valoda. Zini, mēs bieži domājam, ka mamma jau visu zina. Zina, protams, bet dzirdēt to vienalga ir svarīgi. Tāpēc rīt būs laba diena pateikt vienkāršus vārdus. Paldies! Es tevi mīlu! Tu man nozīmē ļoti daudz. Pat ja jūs neesat pieraduši runāt par jūtām. Dažreiz pietiek ar vienu zvanu. Vai ziņu? Vai apskāvienu, ja esat blakus. Neaizmirsīsim mūsu mammas. Ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Viņas mūs audzina, māca, atbalsta un priecājas par mūsu mazajām uzvarām. Un pateiksim paldies par viņu pacietību. Un par to, ka viņas vienmēr nāk palīgā, arī tad, kad aizmirstam zīmējumu, dzejoli vai ko citu svarīgu. Lai rīt visām mammām ir skaista mātes diena. Un īpaši mūsu mammām. Paldies jums par rūpēm, spēku un plašo sirdi. Sargājiet savas mammas un zvaniet viņām ne tikai svētkos. Tad rīt no rīta braukšu pēc puķēm. Un neguli pārāk ilgi. Nebaidies, būšu laikā. Tiekamies nākamajā epizodē. Atā visiem! Mātes diena. Sveiki visiem, kas mūs klausās! Šodien ir 9. maijs, un rīt Latvijā būs Mātes diena. Paldies, ka šodien esat kopā ar mums!
Un ar jums, kā vienmēr, Sofija Un Andris, kurš šodien atnāca ar svarīgu plānu. Neaizmirst rīt laikus apsveikt mammu. Tas jau ir labi. Parasti tu par puķēm atceries tad, kad veikalā palikuši tikai kaktusi. Starp citu, kaktus arī nav slikta dāvana. Vienkāršs, izturīgs un savā veidā skaists. Jā, galvenais – dāvināt no sirds. Bet kā tu apsveiksi savu mammu? Man ir tradīcija. Es vienmēr zvanu mammai no rīta. Uzreiz no rīta? Jā, cenšos runāt možāk, pat ja pati vēl esmu miegaina. Viņa uzreiz jautā, kā tev iet? Klasisks mammas jautājums. Jā, un tajā brīdī es atkal jūtos kā bērns, par kuru rūpējas. Un vēl es braukšu pie viņas ciemos ar dāvanu, kūku un puķēm. O, tas ir labs plāns. Kūka vienmēr palīdz. Īpaši mātes dienā. Jā, man ir līdzīgi. Tu zvani mammai, lai pateiktu priecīgu mātes dienu. Bet ar mammu saruna tik ātri nebeidzas. Tieši tā. Beigās jūs runājat par visu. Vai esi paēdis, kā iet darbā, vai neesi noguris? Jo mammai tas viss ir svarīgi. Jā, viņai ir svarīgi zināt, ka ar tevi viss ir kārtībā. Mātes diena ir vieni no siltākajiem svētkiem. Bez lielas steigas. Vienkārši labs iemesls pateikt paldies. Un atcerēties, cik daudz mamma ir darījusi un dara vēl tagad. Dažreiz es domāju, kā viņa visu paspēja. Darbs, mājas, rūpes un vēl es. Pats aktīvākais punkts sarakstā. Piekrītu. Es biju ļoti aktīvs bērns. Man vienmēr gribējās kaut ko darīt un visu izmēģināt pašam. Reiz bērnībā es nolēmu pats izmazgāt savu mīļāko džemperi. Tas jau izklausās ļoti pieauguši. Jā, man arī tā likās. Līdz brīdim, kad ieraudzīju džemperi. Pēc mazgāšanas tas sarāvās tik ļoti, ka derēja tikai manam rotaļu lācim. Ak, nē. Es toreiz ļoti noskumu. Bet mamma mani apskāva un teica, nekas. Arī tas ir rezultāts. Ne tāds, kādu tu gaidīji, bet tomēr noderīgs. Tas gan ir ļoti mammas stilā. Jā, tagad viņa ar smaidu atceras to džemperi. Bet toreiz viņa mani nerāja. Viņa vienkārši apskāva un mierināja. Vai ir kāds bērnības brīdis ar mammu, ko šodien īpaši atceries? Jā, es atceros, ka skolā mums bija mātes dienas pasākums. Man vajadzēja skaitīt dzejoli. Ļoti nopietni. Es uzkāpu uz skatuves un visu aizmirsu. Ak, nē. Es stāvu un klusēju. Zālē ir pilnīgs klusums. Un tad mamma no pirmās rindas klusi pasaka pirmo rindiņu. Es turpinu, tad atkal aizmirstu, un viņa atkal palīdz. Komandas darbs. Jā,
Beigās tas bija mūsu kopīgais priekšnesums. Aplaudēja mums abiem. Nu, mamma izglāba situāciju. Pilnīgi noteikti. Ļoti mīļi. Bet es reiz piedalījos zīmējumu konkursā. Iepriekšējā vakarā mamma jautāja, vai paņēmi darbu līdzi. Un tu? Es teicu, jā, viss ir kārtībā. Bet no rīta steigā tomēr aizmirs. Mamma pati atnesa zīmējumu uz skolu. Nu jā, mammas dažreiz pārbauda ne bez iemesla. Tieši tā. Toreiz es ļoti priecājos, ka viņa atnesa zīmējumu. Bet tagad es to atceros ar vēl lielāku siltumu. Vai tu jau zini, kā rīt apsveiksi savu mammu? Protams. Es piezvanīšu no rīta, teikšu priecīgu mātes dienu, un pēc tam braukšu ciemos ar puķēm. Labs plāns. Jā. Un vēl es domāju pasūtīt mammai kaut ko garšīgu vakariņām, lai viņai pašai nav jāgatavo. Ļoti laba doma. Man liekas, ka dažreiz labākā dāvana nav lieta, bet laiks. Pasēdēt blakus. Paklausīties. Nesteigties. Kopā paēst un vienkārši pabūt kopā. Arī tā ir mīlestības valoda. Zini, mēs bieži domājam, ka mamma jau visu zina. Zina, protams, bet dzirdēt to vienalga ir svarīgi. Tāpēc rīt būs laba diena pateikt vienkāršus vārdus. Paldies! Es tevi mīlu! Tu man nozīmē ļoti daudz. Pat ja jūs neesat pieraduši runāt par jūtām. Dažreiz pietiek ar vienu zvanu. Vai ziņu? Vai apskāvienu, ja esat blakus. Neaizmirsīsim mūsu mammas. Ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Viņas mūs audzina, māca, atbalsta un priecājas par mūsu mazajām uzvarām. Un pateiksim paldies par viņu pacietību. Un par to, ka viņas vienmēr nāk palīgā, arī tad, kad aizmirstam zīmējumu, dzejoli vai ko citu svarīgu. Lai rīt visām mammām ir skaista mātes diena. Un īpaši mūsu mammām. Paldies jums par rūpēm, spēku un plašo sirdi. Sargājiet savas mammas un zvaniet viņām ne tikai svētkos. Tad rīt no rīta braukšu pēc puķēm. Un neguli pārāk ilgi. Nebaidies, būšu laikā. Tiekamies nākamajā epizodē. Atā visiem!